kas ir gatavi padziļināt savas zināšanas par šo te holistisko aromaterapijas pieeju, apgūt praktiskās iemaņas, ļoti precīzas, ļoti konkrētas zināšanas, kā to pielietot ikdienā un ne tikai. Jā, tad es esmu radījusi ļoti fantastisku kursu, kas būs 6 mēnešu garumā. Tātad kurs jau sākas tagad. Un tā tad oficiāli pirmais apmācību mēnesis ir septembris, un tā tad 6 mēnešu garumā ir veidota ļoti bagātīga apmācības programma. Un viens mēnesis būs veltīts vienai organisma sistēmai. Tātad balsta kustību sistēma, nervu sistēma, sirds asinsvadu sistēma, imūnā sistēma, gremošanas sistēma un āda kā atsevišķa sistēma. Ļoti daudz nodarbības, ļoti daudz, gan daudz teorijas, gan daudz gatavu izstrādātu recepšu, tātad ar šo holistisko pieeju, jā, un es arī kursā mācīšu skatīties plašāk, dziļāk, vairāk ieraudzīt, uzdodot gan dažādus jautājumus, gan sabalansēt šīs ēteriskās sēļas, lai veiksmīgi varētu palīdzēt visām, dot atbalstu visām šīm te sistēmām. Un septembris veltīts balsta kustību sistēmai, tātad kā atbalstīt locītavas muskuļus, ja? Tiks apskatītas daudz dažādas problēmas, meklēti risinājumi, un kā atslābināt muskuļus, kā mazināt iekaisumu sāpes, kā atjaunoties pēc slodzēm. Šeit daudz būs dažādas saslimšanas, kas ir plaši pazīstamas un atrodamas cilvēkiem, jā, mūsu līdzcilvēkiem, varbūt mums pašiem, tātad artrīti, artrozes, osteoporoze, ja, tātad par visām podagra, ja, kā mēs varam atbalstīt, palīdzēt, atvieglot situāciju, stāvokli pie daudz un dažādām šīm te saslimšanām. Ja? Tas nebūs par to, kā vienkārši pasmaržot vai vienkārši uzsmērēt. Ja? Tā tad ir jau izstrādāti šie te protokoli katrai saslimšanai, reizēm pat arī pa fāzēm, tātad akūtai fāzei un pēc tam ilgstošākai lietošanai. Tātad būs ļoti koncentrēti, ļoti daudz un mērķtiecīgi sasniegt šo te efektu. Ņemot talkā visu šo te holistisko pieeju, oktobris būs veltīts nervu sistēmai. Tātad nervu sistēma faktiski ir atbild par visiem mūsu orgāniem. Un mēs neapjaušam ikdienā, cik mūsu nervu sistēma ir svarīga un nozīmīga. Ja? Kāds ir mūsu nervu sistēmas līdzsvars, kā nomierināt prātu, kā uzlabot miegu, kā stiprināt fokusu. Ja? Un par to arī būs ļoti, ļoti daudz un izsmeļoši. Es runāšu oktobra nodarbībās. Pēc tam būs sirds asinsvadu sistēma. Ļoti smalka lieta, jo šeit ir ne tikai mums jāuzlabo asinsrite, mums jāzina, kā uzlabot, jo asinsvadu sieniņas ir gludā muskulatūra. Un tādēļ ir šeit svarīgi arī šī te sasaiste kopā ar nervu sistēmu, jo kad tad būs spazmi asinsvados, tad, kad būs stress, un tad arī paaugstināsies šis asinsspiediens. Un tātad mēs par to visu runāsim, tā skaitā arī par holesterīna pazemināšanu. Un arī kā uzlabot, jā, mazināt tūsku un uzlabot šo te cirkulāciju, jā, tātad, un kā stiprināt sirds muskuli, lai
būtu, lai nebūtu šie te ritma traucējumi, kā harmonizēt, tātad pie jebkuras saslimšanas mēs varam sniegt atbalstu caur ētriskajām eļļām un šo te holistisko pieeju. Kā es vienmēr saku saviem kursa dalībniekiem, nav tādas saslimšanas, kur mēs ar šo te holistisko pieeju nevarētu palīdzēt un atbalstīt cilvēku, lai viņš justos labāk, jebkurā stāvoklī. Arī pat reizēm ļoti trauksmainā, sāpīgā un varbūt bēdīgā stāvoklī. Tātad mums ir risinājums. Imūnā sistēma, nu šeit būs wow. Un tas nav tikai solījums, jā. Es ļoti daudz sekoju līdzi Francijas zinātnieku un vispār zinātnieku pētījumiem par etriskajām eļļām, kas notiek gadu desmitiem. Un es domāju, ka nevajadzēs 10 gadus, lai kāds no zinātniekiem saņemtu Nobela prēmiju par antibiotiku izveidi no ēterisko eļu molekulām, jo es arī kursā sniegšu tieši imunās sistēmas mēnesī, sniegšu receptes, kuras ir izveidojuši Francijas zinātnieki, pārbaudījuši praksē, ar kurām viņi dalījās kursā, kurā es mācījos, jā, un, protams, ir jābūt pamatzināšanām, lai es zinošam šim aromaterapijas speciālistam, lai prastu pielietot visus šos te maisījumus un izmantotu šo receptūru mērtiecīgi un droši. Ja? Tātad kursā jūs uzzināsiet, tie, kas piedalīsies, arī vairāku līmeņu antibakteriālos maisījumus, ja, jo mēs daudz zinām to, ka antibiotikas, cilvēki ir daudz rezistenti pret antibiotikām, un tad tiek mainīts vienas antibiotikas, nākamās antibiotikas un neiedarbojās. Un tagad nāk arī šīs te visas mikoplazmas pneimonijas, kas nereaģē vispār uz antibakteriālo terapiju kā tādu. Un pie tā strādā zinātnieki, pie tā strādā, un ēteriskās eļļas ir, veidojot šos te sinerģiskās kompozīcijas, mēs spējam arī izveidot un jāprot, protams, pielietot šo te antibakteriālo līdzekli no ēteriskajām eļļām. Tas būs šajā imūnsistēmas mēnesī. Tātad atklāšu, es varētu teikt, nav tādu mega receptes, jā. Gremošanas sistēma. Nu, protams, arī zārnas mums ir gludā muskulatūra. Un arī zārnās, kā nepavēlts saka, imunitāte ir vēderā. Ja? Tātad gremošanas sistēma ir ļoti svarīga. Nav nesvarīgas sistēmas. Tādēļ arī vesels mēnesis būs veltīts gremošanas sistēmai un visām šīm problēmām, kas saistās ar šo diskomfortu, kas ir gremošanas sistēmā. Un noslēgumā būs āda. Bet āda varbūt bieži saistās tikai ar ādas skaistumu, ar ādas jaunību. Es ar to daudz arī strādāju, jo es izstrādāju arī receptūru un gatavoju dabisku kosmētiku, bet tomēr pastāv, es runāšu arī par tādām problēmām, kas saistās ar psoriāzi, ar egzēmu un pat arī ar izgulējumiem, jo ir arī veiksmīgi izstrādāta receptūra, kā mēs varam palīdzēt arī pie šādiem ļoti smagiem gadījumiem no savas puses. Tātad mēs neizslēdzam ģimenes ārsta vai terapeita ieteikumus, mēs papildinām un sniedzam atbalstu un palīdzību, un reizēm šis atbalsts un palīdzība ir ļoti nozīmīga vai pat nozīmīgāka. Ja? Es ikdienas praksē arī ar to saskaros savā darbā. Tātad,
kā mēs šeit varam mazināt ādas problēmas, ne tikai tur iedod ādai mirdzumu, uzlabot mikrocirkulāciju, limfas plūsmu un tā tālāk atjaunot, reģenerēt ādu. Tātad arī šis kopējais grupas čats jau mums ir izveidots, jau ir dalībnieki, daudz jau dalībnieki pieteikušies. Tātad tie, kas mācās pie manis kursos, tie ir tie pirmie, kas jau startē uz nākamo, uz šo kursu. Ja? Online ieraksti, tātad būs arī Zoom tieši saistes nodarbības un nodarbības ierakstā. Tātad piekļuve kursam būs 24 mēnešus. Tātad 6 mēnešus apgūstam un pēc tam vēl pusotru gadu varēs atkārtot, skatīties, mācīties. Noslēgumā paredzēta ir apliecība. Un piesakoties augustā, tātad šobrīd ir šī īpašā cena kursam, un piesakoties augustā var maksāt divās daļās. Tātad visiem tiem, kas piedalās šajā webinārā vai skatās ierakstā, piesakoties augustā, es dodu iespēju maksāt divās daļās, bet, lai samaksātu divās daļās, tātad ir jāsazinās ar mani, vai nu WhatsAppā, vai zvanot, rakstot īsziņu, ka es vēlos šo kursu, vai rakstot e-pasta adresi, bet pa pilnu cenu var iegādāties uzreiz kursu, tā arī ir īpašā cena, jau mūsu apmācību platformā. Ja, tā tad, un varbūt es arī tagad mazliet padalīšos ar ekrānu un parādīšu šo te ieskatu šajā kursā. Jūs man uzrakstiet, vai var redzēt šo te, vai var redzēt ekrānā. Skābju sārmu līdzsvars organismā ir organisma iekšā. Aha, jā, jau ierakstiet. Vai var redzēt ekrānā šo te apmācību platformu? Var, jā, ļoti labi. Nu, šeit ļoti ērti, ļoti viegli mācīties ir apmācību platformā. Tātad ļoti daudz nodarbības jau ir pieejamas. Tie, kas iegādāsies, jums jau būs wow. Jums būs ko darīt, jā, līdz pirmajai tiešsaistes nodarbībai, kas notiks 26. septembrī, jums jau būs ko darīt. Tātad ir 7 ievadu nodarbības. Ieskats, jā, holistiskajā aromaterapijā, ūdens elektrolītu balanss. Mums jāsaprot, es cenšos pasniegt tādā saprotamā veidā šo izpratni, kas notiek mūsu organismā, tātad arī par metabolismu, par homeostāzi, psihosomatiku, un arī kā veidot šo te holistisko pieeju. Šeit ir visas tiešsaistes nodarbības jau saliktas pa datumiem. Un tāpat visas materiālus, prezentācijas varēs lejuplādēt un varēs izdrukāt, jā, un saglabāt savā lietošanā, jo es saprotu, cik tas svarīgi ir, lai paliek materiāls, jā. Jo man pašai mācoties arī tas ir ļoti svarīgi, un es centos sastruktūrēt tā, lai ir pietiekami daudz informācija, lai nebūtu pa daudz, bet lai ir, ja, lai ir kur ieskatīties, jo nav jāatcerās viss no galvas. Un jau septembra nodarbības ir balsta kustību sistēma, jau ir pieejamas, jā, un šeit aiziet uz sākumu ļoti daudz. Šeit ir talasoterapija, ieskats, jā, gan mazliet anatomijā, lai saprastu, tik daudz, lai saprastu, nu, kā rodās vispār tā patoloģija. Jā, tā tad šādas nodarbības arī ir. Holistiskā pieeja katrai sistēmai, jo katrai sistēmai mazliet ir lietas, kas ir svarīgākas, uz ko ir jāpievērš uzmanība. Un arī par visām nodarbībām, protams, ir prezentācijas pieejamas, un tad ir arī receptes, gatavas receptes, pārbaudītas, izstrādātas. Jūs mācību procesā mācaties, skatīsimies, kā līdzīgo aizstāt ar līdzīgo no ēteriskajām eļļām, un, protams, visu pārējo, bet kamēr pārējās zināšanas tiek apgūtas, jau būs gatavi protokoli, ir jau gatavi, nevis būs, bet ir gatavas receptes,
kuras var paņemt, gatavot, droši lietot. Ja? Tātad aromaterapeiti izstrādātas pie veselas rindas saslimšanām. Ja? Ā, Vēl dažādi apraksti, tātad vēl informācija, jā, gan ēteriskās eļļas izanalizētas pa molekulām, kuras tad ir labākās šai te balsta kustību sistēmai, kas strādās gan uz iekaisumu, gan uz sāpju noņemšanu. Viss ir atstrādāts līdz, kā teikts, tiešām līdz niansēm, ieteikumi, vitamīnu daudzums pārtikas produktos, fitoterapija, ko mēs veiksmīgi varam pielietot, aromaterapija atsevišķa sadaļa sportistiem, jā, un arī aromaterapijas speciālista ētikas kodeks, tātad kā mums veiksmīgāk strādāt un darboties, ļoti piesātināts kurs, jā, un tāds būs katrs mēnesis par katru sistēmu, jā.